Nu, lūk, tātad par darbinieku portālu, kā es teicu, Justīna parādīs visās detaļās, bet tas, ko es gribēju parādīt, tātad šādi izskatās darbinieku portāls darbiniekam, un es uzreiz gribu pateikt, ka redz, kur iezīmētās iespējas ir saistīts ar to, ka kaut kādi ieraksti ir jāapstiprina, un šīs sadaļas parādās tikai tiem darbiniekiem, kuri jau ir iestatīti kā apstiprinātāji. Ja? Tātad tajā gadījumā, ja atvaļinājuma pieteikumi ir jāapstiprina uzņēmumā, tad šo iespēju arī var ieslēgt, un tad šis vadītājs var arī šos apstiprinājumus veikt no darbinieku portāla interfeisa, jeb no pārlūka interfeisa, un viņam nav vajadzīga tā kā pilnā pieeja Moneo, jeb pilnais lietotājs desktop versijā. Galvenā lieta, jeb galvenā atšķirība no ierastās Moneo programmas ir tā, ka darbinieku portāls darbojas internetu pārlūkā, tātad programmatūra nav jāinstalē, ir vienkārši jāzina saite, jeb adrese, kurā ir jāpieslēdzās. Nu, droši vien tāds koncepts par darbinieku portālu jau nav tirgu ļoti jauns, bet mazliet pastāstīšu, kas ir tās iespējas un kas ir tie ieguvumi, ja nu gadījumā šādi risinājumi nav redzēti kaut kādās citās platformās. Tātad darbinieku portāls ir ierobežotas piekļuves darbiniekam darīt kaut ko patiešām Moneo sistēmā. Tātad darbinieks var apskatīt savas algu lapiņas, kuras grāmatvedis, teiksim, algas ir izrēķinājis, un šīs algu lapiņas sūta nevis uz e-pastu, bet pats darbinieks var šīs algu lapiņas redzēt tātad darbinieku portālā. Tāpat darbinieks var pieteikt prombūtnes, īpašās prombūtnes vai šīs atvaļinājuma dienas, un tās uzreiz nonāk uzskaitē pie prombūtnēm. Tātad grāmatvedim nav tās atsevišķi jāreģistrē. Tāpat viņš var rakstīt iesniegumus, reģistrēt savas komandējumā valstis un dienas, kuras viņš ir kaut kur pavadījis. Un tad šī informācijas ievade arī nav atkārtoti jāveic, jo, tātad, kā es minēju, darbinieks jau darbojās Moneo sistēmā vienā datubāzē. Un tad ir vairākas lietas, ko darbinieks var vienkārši pārskatīt, un tā kā šādā veidā grāmatvedis var nodot informāciju darbiniekam. Tātad tie ir dažādi dokumenti, kas attiecās uz darbinieku, tās ir laika tabelas, ja darbiniekam ir kaut kāds summētais darba laiks, un viņš grib apskatīties, kas tad ir, uz kāda pamata ir šī alga aprēķināta, tad viņš redz šīs gan plānotās, gan faktiskās laika tabelas, kas ir ievadītas. Nu, tāpat viņš redz savu darba līgumu, ja pēkšņi viņš ir to pazaudējis, viņš var redzēt savu darba līgumu un dažādus norēķinu statusus gan par avansu norēķiniem, gan par komandējumiem, gan arī, kas bieži vien ir svarīgi redzēt kaut kādu pamatlīdzekļu un inventāru sarakstu, pie kā viņš ir tā kā piesaistīts un par ko viņš ir atbildīgs. Nu, lūk, tātad, kā jau minēju, personāla daļai iegūms no tā ir, ka šie dati nav atkārtoti jāievada. Nu, un, protams, iegūms ir tāds, ka šie darbinieki nenāk uz grāmatvedību, nenes savus papīrus un varbūt netērē lieki laiku ar savām citiem jautājumiem, vai tāpat vien, ja viņš grib papļāpāt ar grāmatvedi. Lielākā daļa atbilžu uz darbinieku jautājumiem, tātad darbinieks pats var atrast šajā darbinieku portālā. Jā, nu tad tālāk es visdrīzāk došu vārdu Justīnai. Viņa pastāstīs jau detaļās, kā tad pievienot šo darbinieku portālam, kā jau faktiski notiek šā datu reģistrācija un ko redz grāmatvedis, un parādīs arī šo mazliet sarežģītāko funkcionalitāti, kas saistīta ar ierakstu apstiprinājumiem. Vai, Justīna, tu esi gatava? Jā, tūlītās slēgšos klāt savam datoram, parādīšu jums ekrānu. Paskatīsimies tā praktiski, no tāda praktiskā viedokļa, kā tad notiek lietas šajā te darbinieku portālā. Nu, pirmais, varbūt, kas būtu jāzina, ir kā tad pieslēgt šo te darbinieku portālam. Mums ir kompānijās, katrā kompānijā ir licences administrators, un tad arī tieši šim cilvēkam ir arī tiesības šo te darbinieku pieslēgt.
To var izdarīt modulī algas vai modulī personāls, bet katrā ziņā no darbinieku reģistra. Tātad iespēja ir izvēlēties, piemēram, vienu darbinieku, ja viņš ir konkrēti noslēdzis nesen darba līgumu un jūs vēlaties pieslēgt viņu darbinieku portālam, tad no šīs te līguma darbinieka kontakta kartiņas spiežam 3 punkti, piešķirt pieeju Moneo, izleks loks. Šāds loks parādīsies tikai licences administratoram, kur būs iespēja ieklikšķināt, kad šis būs darbinieku portāla licences lietotājs un pieejas grupa darbinieku portāls. Un brīdī, kad šo mēs esam aizpildījuši, spiežam veidot un izveidosies šim te darbiniekam pieeja darbinieku portālam. Gadījumos, kad ir daudz šie te darbinieki vienlaicīgi uzsāk darbu, tad jūs varat šeit pat iezīmēt vairākus darbiniekus, uzspiest peles labo taustiņu vai arī 3 punkti un atvērt darbinieku pieejas pārvaldību. Tad jums skaisti atvērsies saraksts un jūs varēsiet redzēt tos darbiniekus, kuriem jau šī pieeja ir piešķirta, kuriem vēl nav, un arī tādā pat veidā iezīmējot vairākus, labais peles taustiņš vai 3 punkti piešķirt pieeju, un arī atvērsies tieši tāds pats loks vaļā, kur jūs aizpildīsiet tieši tādu pašu informāciju, kā jau es rādīju piemērā par vienu darbinieku. Šobrīd es nepalaidīšu to sistēmā, jo tas var aizņemt kādu laiciņu, vienkārši, lai nebremzējās mums saruna. Tātad, jā, kā jūs tā kā varat kontrolēt, piemēram, licences administrators to, vai šī darbinieku pieeja ir piešķirta, to jūs varat redzēt brīdī, kad jūs tā kā nospiežat tā kā saglabāt, jā, atvērt pieeju, parādīsies šeit te ķeksītis ir pieeja. Tiem, kuriem nav, ķeksītis šeit nebūs. Un tajā pat laikā darbiniekam uz viņa kontaktkartiņā norādīto e-pastu tiks atsūtīts uzaicinājums pievienoties konkrētā uzņēmuma darbinieku portālam. Sistēma būs automātiski izveidojusi lietotāju vārdu, uzģenerējusi paroli, paziņos, kurā kompānijā tad jūs esat kā darbinieks, pieslēgšanās saiti, kur jūs varat, darbinieks var uzspiest un uzreiz nokļūt pieslēgšanās uz starta sākuma tā kā lapu. Un arī brīdinājums par to, ka tā kā sistēma šo ir ģenerējusi automātiski, šo te paroli, tad ar lūgumu darbiniekam pieslēdzoties nomainīt drošības apsvērumu dēļ. Mums arī ir tāds ļoti labs komplekss darbinieku portāla darbiniekiem, lietotājiem ir instrukcijas, kurās darbinieks var pats apskatīties, kā tad var pieslēgties portālam, kā apskatīt algu lapiņas vai pieteikt atvaļinājumu. Tas, man liekas, tāds ērts veids arī, kā nodot darbiniekam šo te pamācību. Pieslēgsimies šobrīd tad pašam darbinieku portālam. Es esmu atvērusi webā vaļā, man te jau viss savadīts, tā pieslēdzamies. Mūsu darbiniekam Jānim Bērziņam. Tā, man tad drusciņi traucē man Zoom loks, pabīdīsim viņu malā. Tā, un ar ko tad sākam? Šādi te izskatās parasta darbinieku portāla skats. Un pirmais, ko var darbinieks apskatīties, tie ir mani algu aprēķini. Varam vaļā. Šeit ir garš saraksts ar visiem iespējamajiem algu aprēķiniem konkrētajiem darbiniekam. Var gadīties, ka kādā uzņēmumā ir vairāki darba līgumi šim te darbiniekam, tad arī tos viņš var redzēt šeit. Iespējams filtrēt sākuma beigu datumus, skatīties, tad kādi tad viņam ir cipariņi sarēķinājušies, alga, bruto, nodokļi. Šeit iespējams ir meklēšanas, piemēram, vajag kaut kādā konkrētā gadā kaut ko atrast, tad iespējams meklēt pēc summas vai jebkā citādi. Un īstenībā darbiniekam droši vien viss tāda acīm tīkamākā ir šī te PDF ikoniņa, kur mēs uzspiežam un atverās vaļā jau pazīstamā algas lapiņa. Šis ir standarts. Šādi izskatās Moneo standarta šī te
algu lapiņa, bet, protams, Moneo desktop versijā pievienojot kompānijas logo, iespējams arī mainīt tas, ko mēs šeit gribam redzēt, un tad jau tādu vizuāli personalizētāku skatu iespējams redzēt šajā algu lapiņā. Tālāk mums ir sadaļa manas darba līguma izmaiņas. Atveram vaļā, un šeit parādās darbiniekam, ko algas modulī grāmatvedis, piemēram, ir izveidojis darbiniekam darba līguma izmaiņas. Un brīdī, kad tās ir izveidotas, darbiniekam parādās šeit arī darbinieku portālā. Tātad varam redzēt, kādas ir šīs izmaiņas. Tātad algu maiņa tā būs konkrētajā piemērā, kad ir reģistrēts, un kurā brīdī stājas spēkā. Un stājas spēkā tajā brīdī, kad šeit, protams, ir ķeksīts, tad darbinieks var būt pārliecināts, ka viss ir kārtībā un šī jaunās līguma izmaiņas tiks ņemtas vērā pie nākamā algas aprēķina. Šeit arī ir PDF ikoniņa, un atverot to vaļā, tad darbinieks jau konkrēti redz, kādas tad ir šīs līguma izmaiņas. Ir redzama, piemēram, šeit mēneša algas vecā, iepriekšējā vērtība un kāda ir jaunā vērtība. Tā. Tad dodamies atpakaļ. Nākamais mums ir mans inventārs. Moneo desktop versijā ir pieejams tātad pamatlīdzekļu saraksts. Pamatlīdzekļu sarakstā tiek piešķirta šī cilvēkam materiāla atbildīgā personas status konkrētam pamatlīdzeklim. Un tajā brīdī uz darbinieku portālu šī pamatlīdzekļu inventāra sarakstā šim darbiniekam konkrētajiem parādās arī šeit redzams, par kādiem inventāriem viņš nes atbildību. Šeit redzams, pamatlīdzekļa numurs, nosaukums, iegādes vērtība, kāds ir daudzums. Protams, ir darbinieki, kuriem varbūt ir daudz šie instrumenti, jeb inventārs, tad iespējama ir arī filtrēšana. Uzspiežot filtru, varam pēc koda, pēc nosaukuma meklēt, un tad jau tā detalizētāk atrast un ērtāk, parocīgāk. Tad ir šis mani komandējumi. Šis ir salīdzinoši jauna flīzīte, kā mēs viņus mīļi mēdzam saukt. Un šeit darbiniekam ir iespēja apskatīties, kādi komandējumi pieteikumi viņam ir izveidoti, un var arī darbinieks no šī darbinieku portāla izveidot komandējumu pieteikumu. Pamēģināsim izveidot. Tātad darbinieks jau automātiski ieliec iekšā šis Jānis Bērziņš, jo šis ir viņa darbinieku portāls. Uzliksim datumu, piemēram, 6. aprīlis līdz 9. aprīlis. Te mēs varam norādīt arī valsti, kurai Moneo sistēmā varbūt esat jau pamanījuši, ievērojuši, kad tiek automātiski arī uzreiz aprēķināta dienas nauda, tāpēc mēs šo valsti te norādam. Un mērķis norādam darba brauciens. Un saglabājam. Labi. Un redzam, ka šim darbiniekam jau ir pieteikti divi komandējumi. Viens ir apstiprināts, to desktop versijā jau ir apstiprinājis grāmatvedis vai personāla daļas vadītājs. Un šis vēl nav apstiprināts, tas gaida apstiprinājumu. Kas vēl ir pieejams? Šeit jūs redzat, ir tādas zīmolītes un poga dzēst. Tiem pieteikumiem, kuriem nav šīs ķeksītis apstiprināts, ir iespējams veikt arī izmaiņas. Un, piemēram, ievietosim, ka viņš brauks nevis līdz 9. aprīlim, bet līdz 4. aprīlim un saglabāsim. Un tā kā sistēmas ir savstarpēji savienotas, tad brīdī, kad nomainam šo piemēram, datumu, kamēr nav vēl pie nosacījuma, kamēr nav vēl apstiprināts, tad arī uz Moneo desktop versiju avans norēķina moduļa komandējumu sarakstā arī nomainās šis dienu skaits. Pie reizes paskatīsimies, mums jau senāk ir arī šāda komandējumi atskaišu vietne. Varam atvērt vaļā. Un šeit mēs varam, piemēram, arī Jānis Bērziņš jau mums šeit kā darbinieks ir.
te izveidosim, pastīsimies, kā mums izskatās komandējuma atskaite. Uzspiedīsim detalizēti ar dokumentiem, iekļausim arī neapstiprinātus ierakstus un tādā veidā izveidosim atskaiti un pastīsimies, ko tad mēs šeit redzam. Tātad varam redzēt, ka jau tāds manēl ierastākā skatā izveidojās atskaite, kurā tad ir parādīti šie te komandējumi un jau ir aprēķinātas dienas naudas. Šeit iespējams no šejienes darbinieks var printēt, saglabāt, lai pielādētu kā PDF. Tātad, ja, visas iespējas arī šeit. Tālūk. Tātad šie tad divas saistītās flīzītes mums ir. Tāds ļoti aktuāls, un man liekas grāmatvežiem īpaši šobrīd, kad nāk vasara un ir daudz atvaļinājumu pieteikumi, tad, lai ērtāk un lai pašiem nebūtu tajā papīra gūzmā sajukums, darbinieki paši var pārskatīt savus, piemēram, prombūtnes. Ja? Tie var būt gan atvaļinājumi, tie var būt papildu atvaļinājumi. Viņš te var viņus kārtot, skatīties, kad ir bijis. Varbūt kāds jau ir pieteikts, nav vēl apstiprināts. Tātad šajā vietā arī darbinieks redz, kādas tad viņam ir, cik viņam ir šīs te aprēķinātās darba dienas un cik ir kalendārās dienas. To programma rēķina automātiski. Kā arī, kur varam redzēt, kad apstiprinātas prombūtnes, kas ir jau reģistrētas grāmatvedībā un noteikti tiks iekļauts algas aprēķinā, ir ar šiem te ķeksīšiem apstiprināts. Tām, kurām ķeksītes vēl nav, tātad visticamāk gaida apstiprinājumu. Es šobrīd esmu aktivizējusi viena līmeņa apstiprinājumu noteikumus. Tātad, tad, kad ir aktivizēti apstiprinājuma noteikumi, tad šeit status rādās pieprasīts, ir nosūtīts apstiprinātājam, bet viņš vēl nav devis savu akceptu šim te atvaļinājumam. Ja nebūtu iestatīti apstiprinājuma noteikumi, tad šeit rādītos status nav nepieciešams, un kad grāmatvede būs piespiedusi ķeksīti apstiprināts algu modulī prombūtņu sarakstā šo te prombūtni, tad tajā brīdī arī darbiniekam šeit parādīsies apstiprināts. Kamēr pie nosacījuma, ja nav pieslēgti apstiprinājuma noteikumi, darbinieks var rediģēt šīs te prombūtnes. Protams, viņām nedrīkst būt arī vēl apstiprināts ķeksītes klāt. Tajā brīdī var rediģēt vai dzēst šīs te prombūtnes. Tā. Izveidosim Jānim Bērziņam jaunu prombūtni. Atverot vaļā šo te logu, kurā var sagatavot prombūtnes iesniegumu, darbinieks var redzēt, piemēram, uz 30. aprīli, tātad uz šodienu, cik atvaļinājuma dienas ir aprēķinātas un cik ir pieejams. Nu, redzam, Jānis Bērziņš nabadziņš nav bijis atvaļinājumā vispār. Nostrādājis un uzkrājis ir ļoti daudz atvaļinājuma dienas, tātad viņš drīkst iet, cik nu uziet. Šeit ir atvaļinājuma prombūtnes veids. Mēs varam paskatīties, ko tas mums parāda. Tātad šis te veids ir tieši tas pats saraksts, kas ir algu modulī prombūtnes grupās iekšā, ko redz grāmatvedis, tieši visus šos pašus prombūtnes veidus redz arī darbinieks, un viņš var pieteikt, vai, piemēram, asins donoru dienu prombūtni vai jebkādu citu prombūtni. Tātad mēs varam ievietot šo te pašu, un brīdī, kad mēs norādam, piemēram, Jānis mums ies atvaļinājumā, 1. jūlijā. Mēs uzspiežam, ka no datums būs 1. jūlijas, tad šeit automātiski Moneo pats aprēķina uz 1. jūliju. Un tad jau varam redzēt, ka iepriekš mums jau darbiniekam bija 2 prombūtnes apstiprināts, reāli viņš viņās vēl nav bijis, bet tā kā tās ir apstiprināts, šeit jau rādās, ka izmantotas uz 1. jūliju, tātad būs 7 dienas, un pieejamais skaits arī mainīsies, un aprēķinātais, protams. Tā, uzliksim arī jūnijas. Nē, tas mums bija jūlijas, uzliksim arī beigu datumu. Tad šīs te 3 pumpiņas izmaksāt atvaļinājumu naudu, tās arī cieši saistītas ir ar grāmatvedības algu moduļa
prombūtņu pieteikumu saraksta. Tur arī ir šie 3 bumbulīši iespējams atķeksēt, un tad darbinieks var šos ķeksīšus šeit pats arī ielikt. Tāds viens paslēpies lauciņš šeit ir arī izmaksāt pirms atvaļinājuma. Jā, es varbūt izstāstīšu tagad ātri, kā tas izskatās Moneo. Tātad, ja darbinieks vēlas šo te algas aprēķinu, lai viņam grāmatvedis izmaksā pirms atvaļinājuma, un lai grāmatvedis nepalaiž šo te informāciju garām, tad prombūtņu sarakstā, ja mēs izvelkam te priekšā, parādās ķeksītes izmaksāt pirms, bet kopā ar konsultantu jūs varat izdarīt tā, lai darbinieks brīdī, kad viņš ieķeksē šo te ķeksīti, piemēram, prombūtņu sarakstā, iezīmējies šīs te visas prombūtnes, piemēram, kā šeit ir zaļā krāsā, lai pievērstu grāmatvedim uzmanību, kad, hei, šeit darbinieks vēlēsies naudiņu pirms atvaļinājuma. Vai arī otrs variants, ka darbinieka ķeksīšu ielikšanas brīdī grāmatvedē, piemēram, aiziet uz e-pastu paziņojums arī ar tādu pašu tekstu, ka darbinieks vēlas, lai viņam šī atvaļinājuma nauda tiktu izmaksāta pirms atvaļinājuma. Tad tas varētu būt kā tāds palīgs, nu, tā kā pamanīt šo te ķeksīti grāmatvedim. Nu, labi, prombūtni esam sagatavojuši, spiedīsim saglabāt. Un tad varam redzēt, ka jūlijā šī prombūtne ir pieprasīta, tā vēl nav apstiprināta, jo gaida apstiprinājumi no nodaļas vadītāja. Jā, uzspiedīsim tālāk. Tālāk, kas mums vēl šeit ir redzams, kādas flīzītes? Tātad mani iesniegumi. Šeit darbinieks var izveidot dažādus iesniegumus, kas ir brīvā formā, tam nav sagatava, vienkārši ievada tekstu ar kaut kādu lūgumu. Piemēram, te mums darbinieks ir pieprasījis izmaksāt darba algas avansu, ir aktivizēti apstiprinājuma noteikumi, ir pieprasīts šis te status. Kā redzam, otrajā gadījumā ir arī iesniegums vadībai, ka vēlas doties mājās ātrāk, vadītājs šo ir noraidījis, un tad šeit parādās status noraidīts. Rediģēšanas podziņa arī ir aktīva tikai brīdī, kad nav apstiprinājuma noteikumi vai kad nav apstiprināta šī te prombūtne, es atvainojos, šis te iesniegums. Uztaisīsim mēs arī vienu jaunu, lai redzētu, kā tas izskatās. Tātad Jānis Bērziņš mums šodien notestēs, vai vispār viņa iesniegumu kāds saņem, un brīvā formā mēs šeit varam ierakstīt tekstu, vai kā oficiāli, vai kā vēlās darbinieks pats saglabāt. Un šis te iesniegums tātad tajā brīdī arī aizies apstiprinājumu, tātad tas, kurš apstiprina šīs te iesniegumus. Tā, paskatīsimies vēl, kas mums ir ar zaļajām flīzītēm. Šeit mums ir tātad flīzīte ar nosaukumu Mani dokumenti. Varam vaļā. Šeit ir tātad pilnīgi viss tas, kas darbiniekam, piemēram, Jānim Bērziņam, darbinieka kartiņā, Moneo desktop versijas, tātad algas modulī sarakstā reģistrā darbinieks, atverot vaļā darbinieku kartiņu, tur būs sadaļa dokumenti. Tad, kad mēs dokumentos piereģistrējam, protams, ka tā ir, piemēram, ka tā ir pase, norādam numuru, iesnieguma datumu, derīgs līdz, piemēram, pase vai tur autovadītāja apliecība varbūt kādam ir saistoši un ir jāskatās, lai termiņš nav beidzies un lai ir aktuālais. Tad darbinieks arī tam var sekot šeit līdzi un skatīties, protams, ja tas ir ievadīts Moneo sistēmā. Un, piemēram, brīdī, ja šim te darbiniekam ir nepieciešama, piemēram, tur pases vai identifikācijas kartes kopija, tad tas, kas ir pievienots arī Moneo desktop versijai klāt, viņš to var lejupielādēt sev lietošanai. Tātad viņam tāds maciņš, kur glabājās arī viņa pases kopija, tur autovadītāja apliecība kopija vai tādas lietas. Ja šis te saraksts ir ļoti garš un liels, tad, protams, ir iespējams arī meklēt, ir iespējams filtrēt, meklēt pēc konkrēta datuma dokumenta veida, ja, protams, šis te saraksts ir garš un plašs un nav pārskatāms.
Tālāk paskatīsimies, ko tad mums slēpj flīzīte ar nosaukumu Mani avansa norēķini. Atveram vaļā. Šeit ir tāds tā kā atskaites veidā, kuru var apskatīties, kāda darbiniekam tad ir avansa norēķini. Uztaisīsim vienu atskaiti, paskatīsimies, piemēram, darbinieks grib zināt no 1. janvāra, kāds tad viņam ir, piemēram, avansa norēķinu status, cik naudiņas viņš ir saņēmis saimnieciskajiem izdevumiem un cik viņš ir iztērējis. Uzspiedīsim šeit detalizēti un veidot atskaiti. Nu, tātad, lūk, šeit arī ļoti skaisti parādās tāds atskaites veidā, ka darbinieks redz, ka tātad izmaksāts, kur maksājuma uzdevums ir 50 eiro, viņš ir iztērējis tur 25, tad viņam vēl ir iemaksāts, un tad rezultātā viņam ir 5 eiro palikuši pāri, un tad, nu, varbūt aizdomāsies, varbūt par 5 eiro arī bija kaut ko nopircis un bija aizmirsis atnest čeku uz grāmatvedību. Ja, tātad šo pārskatu arī darbinieks var lejupielādēt, saglabāt, printēt, brīvi darbinieka lietošanai un informācijai. Arī nav jāiet pie grāmatveža un jāprasa, cik man tur avansa norēķinā, kāds status, vai ne? Tad ir sadaļa Mana laika tabula. Skatīsimies šo te sadaļu. Tātad līdzīgi kā avansa norēķinam, arī skats ir tieši tāds pats. Augšā ir konkrētais darba līgums, kas mums šī gadījumā ir Jānis Bērziņš. Datums arī var nomainīt, meklēt, kādu tad mums nepieciešams, kādu darbinieks grib redzēt šo te laika tabulu. Un tad darbiniekiem, kuriem ir veidotas plānotās laika tabulas, viņiem varbūt pavisam interesanti būs paskatīties šo, jo nospiežot šeit te ķeksīti un atskaiti palaižot veidot, mēs redzam, ka parādās Jāņa Bērziņa plānotais tātad grafiks, kā tad viņam būtu bijis jāstrādā, kas ir plānots, un pretī jau apstiprinātā laika tabula ar faktiskajām stundām konkrētajā mēnesī. Šīs te laika tabulas parādās darbiniekam brīdī, kad viņas ir apstiprinātas Maneo desktop versijā. Tad arī šeit parādās un darbinieks tās var apskatīt. Protams, arī lejupielādēt, printēt un tā tālāk. Tas būtu par darbinieku komandēm. Mēs jau apskatījāmies. Tagad mēs varētu paskatīties, kā mums izskatās šī te darbinieka portāla skats darbiniekam, kurš ir apstiprinājuma, kuram ir apstiprinājumi nāk. Tātad paziņojumi par to, ka ir jāapstiprina prombūtnes. Tas mums slēpjas šeit. Tātad Pēteris mums ir persona, kurai ir aktivizēti apstiprinājumi noteikumi. Tātad viņš ir iespējams kaut kāds departamenta vadītājs. Kā darbiniekam visas šīs te flīzītes viņam gaiši zaļās un zilās, zilganās ir tieši tāpat kā parastam darbiniekam, bet parādās vēl šādas te tumšāk zaļas flīzītes. Un tad apskatīsim, ko šīs te flīzītes slēpj. Tātad šeit darbiniekam parādās prombūtnes, kuras viņam ir jāapstiprina. Tātad Jānis Bērziņš mums ir sasūtījis ļoti daudz, arī Andris ir atsūtījis daudz šos te atvaļinājumu prombūtņu pieteikumus. Un kādā veidā tad Pēteris viņus var apstiprināt. Tātad šie te apstiprināšanas veidi ir vairāki. Es jums tūlīt nodemonstrēšu. Viens ir tas, ka Pēterim, ja viņš ir arī Maneo desktop lietotājs, viņam šeit apakšā rādīsies uzdevumu saraksts. Tātad atverot vaļā šo te uzdevumu sarakstu, Pēteris redz, ka viņam ir jāapstiprina prombūtni, kuru ir pieteicis, paveram vaļā, piemēram, Andris. Ja? Tātad šeit arī atvērsies vaļā prombūtne no grāmatvedības jau desktop tā kā versijas, un tad viņš šo prombūtni var apstiprināt šādā veidā. Nākamais veids ir Pēterim tātad noteikti atnāks e-pasts. Pastīsimies, kā izskatās Pētera e-pasts sadaļā. Tātad Pēterim ir atnācis paziņojums šajā gadījumā, gan tas ir Jāņa Bērziņa iesniegums, kuru Pēteris e-pastā var gan apstiprināt, gan noraidīt.
Tieši tāds pats e-pasts atnāk arī tad, ja ir iesniegums par prombūtni. Ja? Tātad Pēteris var mierīgi spiest šeit, apstiprināt, un viņu novirza uz darbinieku portālu. Un tātad Jāņa Bērziņa šis te iesniegums ir apstiprināts. Tā. Un, piemēram, brīdī, kad Pēteris, piemēram, ja mums apstiprina prombūtni, tad darbiniekam arī nav vienmēr jāiet darbinieku portālā skatīties, vai šie statusi ķeksīši ir aizpildījušies un vai ir apstiprināta prombūtne, bet arī šādā te veidā atnāk informatīvs e-pasts par to, ka sveicināti, jūsu atvaļinājums ir apstiprināts. Un tas pats arī ir brīdī, kad, piemēram, atvaļinājums prombūtne ir noraidīta, tad arī darbiniekam atnāk šāds te e-pasts, kad, diemžēl, prombūtne ir noraidīta. Tā. Es te mazliet pasteidzos uz priekšu. Tā. Paskatīsimies vēl. Jā, laikam neparādīju jums vēl arī to, ka tātad Pēteris kā prombūtņu apstiprinātājs var arī šīs te prombūtnes apstiprināt caur savu darbinieku portālu. Tad piespiežam zīmolīti, atvērsies vaļā arī šīs te lodziņi, kur var noraidīt vai apstiprināt prombūtni. Tālāk. Jā, redziet, šeit arī tieši tāpatās kā darbinieka veidojot iesniegumu, tieši tāpat parādīsies arī, kas tas ir pa veidu, kādā prombūtnē, vai tas ir atvaļinājums vai papildu atvaļinājums, vai tur kaut kāda donoru dienas prombūtne, ja šis darbinieks nav ir pieteicis. Tātad arī datumus var filtrēt. Un tad Moneo šajā te darbinieku portālā ir arī tāds ļoti labs rīks tieši, kas attiecas uz departamentu vadītājiem, visas darbinieku prombūtnes, kas ir šī te tālāk jau tumšu zaļā flīzīte. Un tad arī visas prombūtnes parādās šeit, un tad var skatīties pa darbiniekiem, vai, piemēram, nepārklājās, un vai, tātad Pēteris var apstiprināt Jāņa Bērziņa prombūtni, vai gadījumā jau Andris nav pieteicis savu prombūtni tajā laikā. Un šeit arī var filtrēt pēc darbinieka, meklēt konkrētus prombūtņu veidus un pārskatīt tādā veidā. Un, protams, šeit arī ir darbinieka iesniegumi, ko vienu jau Pēteris tātad apstiprināja. Varam arī šo te apstiprināt šeit pat no darbinieku portāla. Tātad iespējas ir diezgan lielas, plašas un dažādas. Vēl ko es varbūt varētu jums pastāstīt, tādos lielos vilcienos un ātrā tempā izejot šim te visam apstiprinājumu procesam cauri un vispār darbinieku portālu šīm te flīzītēm un sarakstam, tas lielos vilcienos ir arī viss. Vēl tikai varu piebilst to, ka ja, piemēram, ir kāds uzņēmums, kuram darbinieks ir, piemēram, nerunā latviešu valodā, tad iespējams ir arī nomainot darbinieka kartiņā valodu, kad šis tā darbinieku portāls ir angļu valodā, un tādā veidā arī viņam izsūtīsies visi šie paziņojumi par to, ka ir apstiprināta prombūtne vai nav angļu valodā.